ar mazu prezentāciju. Mēs esam latgaliešu folk metāla grupa Green Novice. Darbojamies jau labu laiku un tagad esam savā debijas albuma izstrādes procesā un gribētu pastāstīt dažas lietas, ko mēs paši izmantojam rakstoties un dažus ieteikumus, kas palīdzēs jums nākotnē, kad jūs rakstīsiet, jūs varēsiet izmantot un tas process būs ātrāks un efektīvāks. Var nākošo. Nu jā, tā kā mēs esam folk metāla grupa, tad ir neiztrūkstoši tautiskie instrumenti, bet mēs cenšamies savu mūziku nepārstātināt ar tautas instrumentiem, jo mēs arī cenšamies izmantot gitāras, lai parādītu to tautiskos motīvus, bet tagad noklausīsimies mazu piemēru, kā izklausās tautiskie instrumenti tieši mūsu kompozīcijā. Lūdzu muziku! Tas bija mazs ieskatiņš. Mēs izmantojam dziesmās kokli, dūdas mēs neizmantojam, stabules neizmantojam. Ir Latvijā citas grupas, kas to jau aktīvi izmanto, un mēs negribam, lai mēs tiktu salīdzināti šādā te veidā ar citiem. Nākošais, protams, ir etno dziedājums. Mēs esam savā albumā izmantojuši arī tautas dziesmas, un nākošais fragments, kas būs, tas ir, šim te gabalam mēs esam pieaicinājuši etno dziedātāju, kur, es domāju, ļoti veiksmīgi ir izdarījusi darbu un iznesusi to sāpi. Lūdzu, audio. Jā. Tā, kad tiek rakstītas dziesmas, vismaz mēs cenšamies izmantot daudzbalsību gan muzikāli spēlēt solo, gan arī dziedot, jo, manuprāt, protams, ir daudz ģeniālas un vienkāršas dziesmas, kur ir viena balss tikai, bet mūzika ir jābūt interesantā un diez vai kāds vēlās klausīties 3 pantus, kas tiek dziedāt vienā melodijā, tāpēc jācenšās ir kaut kā variēt un bagātināt to visu pasākumu. Lūdzu, audio. Šajā konkrētajā gabalā tika iedziedāts 3 balss partijas. Un tas arī ļoti labs veids, ka pieņemsim, ja tā melodija vai arī paša dziedātāja balss varbūt nav tik spēcīga, lai iznestu to visu to masu, tad var pielikt citas balsis klāt un tādā veidā iegūt tādu bagātīgāku skanējumu un uzreiz ir tāds grūviņš un labāka attieksmīte, kā teikt. Nākošais punkts, lūdzu. Jā, man mīļākā daļa, tas ir gitāras aranžējums. Tas ir arī tas pats, ko es jau pirms tam minēju, kad ļoti svarīgi ir ne tikai spēlēt power akordus vai izdomāt kaut kādu rifu un viņu drelēt uz riņķi. Ir svarīgi, kad
attīstoties dziesmai, pie tā paša rifa kaut kas tiek klāt piespēlēts, un tādā veidā mēs dabūjam to dinamisko kāpinājumu, lai nebūtu tā dziesma garlaicīga. Un šajā te piemērā būs atkal parādīts tas, kā var iespēlēt gitāras. Ja viena gitāra varbūt neskan tik labi, tad var iespēlēt otru partiju, un tas gitāras solo uzreiz kļūst garšīgāks. Lūdzu, audio. Tās diezgan īsi, bet ir tā, kad ir divas gitāras, tad ir viena, un tad atkal divas, tas tādu interesantu skanējumu rada. Nākošais ir, protams, vismaz man personīgi nepatīk dziesmas, kur ir kā sākas vienā ritmā dziesma, tā viss arī aiziet. Es domāju, ka dziesmas it sevišķi smagā mūzikā ir jāveido no daļām, un tur var būt ritmu maiņas, ne tikai saglabājot tempu, bet var arī palielināt, pātrināt tempu. Un lūk, nākušais piemērīši. Nu, lūk, tāda maza ilustrācija. Un svarīgas lietas, kas ir jāatcerās, kad tiek rakstītas dziesmas ceļš studijā, tas ietaupīs jums gan laiku, gan naudu, tad tas ir jābūt visiem aranžējumiem gataviem, jo, ja jūs to domāsiet uz vietas studijā, pa katru stundu maksājot, jūs samaksāsiet ļoti lielu naudu. Svarīga lieta ir regulāra skaņošanās, jo no teiku uz teiku spēlējot iekšā vienmēr ir jāpārbauda, vai gitāra ir noskaņota pareizi, jo spēlējot pēc tam pieliekot, pirms sākumā rakstot basu un pēc tam pieliekot gitāru, un ja bass nav bijis noskaņots tā kā vajag, tad var rasties problēmas, un tad var rasties tādas problēmas, ka jāpārspēlē bass un tā tālāk. Lieta, ar ko mēs saskārāmies, ir piemērotas stīgas. Ja jūs esat pieraduši pirms spēlēt uz plānākām stīgām, kas attiecīgi ir vieglāk un ātrāk var spēlēt un tā tālāk, tad rakstot iekšā plānas stīgas var radīt problēmas, jo raujot mediātoru, tā stīga, viņa ļoti, ļoti svārstās, un tāpēc vajag, it sevišķi, ja tiek iespēlēts ritmas, tad labāk ir resnākas stīgas, jo tas grūviņš lielāks un arī tās kopējais skanējums instrumentam būs tāds kreptīgāks. Un pēdējais, protams, un pats svarīgākais, domāju, tas ir metronoms. Tā ir tā lieta, ar kuru vajag draudzēties, nepārtraukti trenēties mājās, jo tā, kad spēlējat mēģinājumā, un ja jums nav metronoma, jums liekas, viss ir forši, jūs tur kopā ar to visu, ar bundzinieku, basistu un citiem ģitāristiem peldat līdzi, viss liekas ir baigi forši, koncertā spēlēt arī, ja nav galīgi krimināli, tad to nevar just, bet tiklīdz jūs sāksiet to visu rakstīt studijā, ja jums nebūs ritmiska spēlēšana, ja jūs nespēlēsiet līdzi klikam, tad, beigta balle tur ir tālāk. Jā, tas arī bija viss. Ja ir kādi jautājumi, droši varat jautāt. Ja jautājumu nav, tad mēs varam droši sākt spēlēt. Nav jautājumu, ja? Var spēlēt, drīkst, ja?
Liels paldies! Nākušo dzīsmā būs par ko mēs parasti, ko mūsu senči darījuši, parasti ir karoši. Dzīsmas nosaukums Nadod dīs. Popļovam tērumim, bez stiprā balsāšu tālēmi sauc. Levojot karūgim, izskaņot īročim, dažās jas orkona kumeļa drauds. Ilgzemē dabasīs, gan kovēja atbalsi, viens otram pretī stoja augumu meš. Pa debes pamāli, kur tekstē īroči, iknavē paisākum savējs, daudz sveš. Vokorim, popļovam tērumim, bez stiprā balsāšu tālēmi sauc. Levojot karūgim, izskaņot īročim, dažās jas orkona kumeļa drauds. Ilgzemē dabasīs, gan kovēja atbalsti, viens otram pretī stoja augumu meš. Pa debes pamāli, kur tekstē īroči, iknavē paisākum savējs, daudz sveš. Paldies!
Paceļiet rūkas, kam pateik. Cik jums godu te vispār ir? Pīteikušai? Jā? Labi. Kam pateik labi atsapaustīs? Poris ir. Tad nākušo dzīsmā ir veltēta jums ar nosaukumu Dīveņi vakarā.
gatavs sāk pasamūstīs, malači. Atsagrīsim pie tos lītas, ko es sacīju da tam, ka gitāru vajag visu laiku skaņot. Lai viss te mums... Utram saltājim augteni, vienam bija saules sadli. Utram saltājim augteni.
Paldies! Savu kortēgalu grupam arī mums ir kolēģi latgalī, kas nosadarbojas ne ar tik smogu muziku, bet mums citreiz patiek aizījumtīs jūt dzīsmes, uztaisēt savā sulā, un pēc tam citim nasē, ka tie ir jūt dzīsma, bet mēs jau nees jūko. Nokšo dzīsmai no grupas Davasu Durovas repertuārā ar nosaukumu Saskobis. Nokšo dzīsmā ir ar nosaukumu Ļotņīgs.
upuriem, kurus varu valstīs sauc. Caur timsu ir caur meglo, mans jotīgs ir kā brauc. Sams ir kā smogiem solim, redzānā akmens klust, kur pabeigts drēlmais jonīts, tad mežā olot žils. Cīmās, dusmīgajām dzīvās, sveidotīgi zubens, tīkiem sagaidējās. Es priešu jotīgs traucos, mieslisku zubens star, neviens lai nastoj ceļā, lai globjas, kas vien var. Paldies! Mums ir palikuši vēl poras dziesmas, bet tiešām mums vēl nav laiks guļāt. Nav? Sokās tikai viss šodien. Ja, tad troks? Te jāsaka, troks vai no Madonas. Šo dzīsma ir te dzīsma, ar kuru, ja par mums kaut ko zina, tad visticamāk saistībā arī to dzīsmu. Atjoja sveši ļaudis zubenteni rūceņā. Esi skopu kalneņā I pošā kolna daleņā. Tur redzēju
Leju dzīvā ļaudis, leju tauži sastāreņš. Savus iermus zirgujiem uz savu zubente. Jiem uz savu zubenteņu brauču brēļus aizstāvēt. Toli aiz upetis pārki un nedis dulcino. Šojas zeltā zirgā dvieselētis lasīdams. Tikai cirvo nav, ej! Nokšu dzīsmē atkal nav mēs jau, bet mūs jau tik sen jūs pieļējam, ja tik ir īsta klausīs, ka mēs jau gondreši kā savai uzskatām. Es domāju, ka karstokī fani itu dzīsmi pazēs. Rosa, tos man lobu nadare. Megla, rosa, tos man lobu nadare. Rosa munesko izmierkā megla pazelt kumele. Rosa munesko izmierkā megla pazelt kumele. Atrun
savu kumeleņu pīmienešanom durvīm. Atgū savu kumeleņu pīmienešanom durvīm. Saules metu aicinu mani vēdēvos. Mēnesjāmies saules metu aicinu mani vēdēvos. Kā es jošu vēdēvos nasādlotu kumeli. Kā es jošu vēdēvos nasādlotu kumeli. Sudrabim augtei, saulēdē vēsaltas saglus vienes sudrabim augtei. Nu es varu drošējot Dieva dalu pulceņā. Nu es varu drošējot Dieva dalu pulceņā. Kristim tā kā kumele, sonim jojā divādādi, Kristim tā kā kumele, sonim! Paldies grupai, es saciešu no grupai, bet Bītrim Skyforgerim par tik skaistu dzīsmu. Bet, palikusi ir tikai pēdējo dzīsmu I padomām, kad tāda īpatsdiešanos vakara noslēgums varētu būt viena ļoti skaista latgalīšu tautas dzīsme. Goju pa mežu rubenu šaudēti, cik toli napakoju radzu kukulīpu, cik toli napakoju radzu kukulīpu. Pīma lela kūka, pīma lela kūka, pīma lela kukulīpa zelta ševelēti, pīma lela kukulīpa zelta ševelēti. Let's go! mais alta, chupelete, mais alta, chupelete, mais alta, chupelete, colhão na medida, mais alta, chupelete, colhão na medida. Otilholi jauna meitä, otilholi jauna meitä, otilholi jauna meitä, kaiken selvan fiksi, otilholi jauna meitä, kaiken selvan fiksi.
skraučam, voi tu tiksi saučam, skraučam, voi tu tiksi saučam, skraučam, voi tam skripačam. Voi tu tiksi saučam, skraučam, voi tam skripačam. Iestikšu saučam, skraučam, iestikšu saučam, skraučam, iestikšu saučam, skraučam, tam skripačam. Iestikšu saučam, skraučam, tam skripačam. Tam es tikšu, tam palikšu, tam es tikšu, tam palikšu, tam es tikšu, tam palikšu, kas mani šapoja, tam es tikšu, tam palikšu, kas mani šapoja. Paldies, mēs bijām grupa Grinovis! Jauku jums vakaru, paldies, Madūnā!